un uztaisīsim šodien tādu kā mākslīgā intelekta jaunumu apskatu, kādu ilgāku laiku tas nav bijis, tāpēc mēģināsim paskatīties, kas jauns mākslīgā intelekta jomā. Droši vien, ka mūsu Facebook lapusītes sekotāji jau pamanījuši, ka mī skola šogad izsludina vasaras skolu skolotājiem. Ja jūs iesiet mājaslapā mīskola LV, jūs redzēsiet, ka mums ir izsludināta mākslīgā intelekta vasaras skola, kas domāta tieši skolotājiem un kas notiks no 26. jūnija līdz 28. augustam vienu reizi 2 nedēļās, un konkrēti tās ir ceturtdienas rīta pusē no 10 līdz 12:30. Un, ja jūs reģistrēties pilnam kursam līdz 18. maijam un veiksiet maksājumu, tad jums ir īpašā cena 60 eiro, un tur tālāk lapā jūs par cenām un par visām tēmām jūs uzzināsiet. Bet mēs runājam tālāk. Runājam par mākslīgā intelekta skolu. Kāpēc ir šī skola? Iespējams, ka daudzi no jums ir bijuši jau pie mums uz semināriem un varētu domāt, ka jau viss ir skaidrs. Bet tas, ko es gribu jums tā kā aizaust, ka mākslīgais intelekts attīstās nenormālā ātrumā un katru dienu parādās kaut kādi revolucionāri jaunumi, kas maina izglītību pēc savas būtības. Mēs par daudzām šādām jaunām iespējām arī parunāsim šodien. Un man ļoti patīk, runājot par mākslīgo intelektu, kādā rakstā es atradu, ka pedagoģe Darija Nečupenko ir teikusi, ka ieslēdzot mākslīgo intelektu ir galvenais neizslēgt smadzenes. Un varbūt šis teiciens liekas ļoti tāds vienkārši, bet viņā ir ļoti dziļa doma, jo mākslīgais intelekts viņam ir tendence daudzas lietas paveikt mūsu vietā. Un jautājums ir, vai mēs sekojam līdzi, ko šis mākslīgais intelekts paveiks mūsu vietā, un līdz ar to, vai mēs varam uzņemties atbildību. Bet nedodamies tālāk. Tātad šeit ir vēlreiz par mākslīgā intelekta vasaras skola, visi datumi, visi temati un maijā piesakoties lētāk. Šeit ir interesanta lieta, šeit ir tāds kā apkopojums, kādā veidā mākslīgais intelekts tiek lietots intelektuālajā darbā šajā gadā. Un kas ir interesanti, tad redzam, ka pirmajā vietā ir terapija un atbalsts, otrajā dzīves organizēšana, trešais cilvēki mēģina ar mākslīgo intelektu atrast mērķus, un tikai 4. vietā ir mācību pilnveidošana un 5. koda ģenerēšana. Tas ir visai loģiski, bet ja mēs uzspiežam uz šo prezentāciju, uz šo attēlu, mēs nonākam pie oriģinālā pētījuma, kur ir salīdzināts
šie lietojumi 24. un 25. gadā. Redzam, ka 24. gadā tas ir pagājušo gadu cilvēki vairāk izmantojuši mākslīgo intelektu, lai ģenerētu idejas. Un tikai otrajā vietā bija šī te terapija un atbalsts. Savukārt redzam, ka šajā gadā šis mākslīgā intelekta pielietojums ir daudz personiskāk. Ja? Tad cilvēki lieto mākslīgo intelektu tām lietām, kas viņiem liekas svarīgas. Un, jā, dodamies nedaudz tālāk. Jā. Šeit šī diagramma vienkārši parāda, cik strauji mākslīgais intelekts ienāk visās dzīves jomās, gan izglītībā, gan uzņēmējdarbībā. Un redzam, ka šeit ir parādīts, ka 72% uzņēmumi kaut kādā veidā šo mākslīgo intelektu izmanto. Bet, protams, tur ir jautājumi, kādā veidā. Un vēl šeit ir dati, ka 40% darba vietu pasaulē varētu tikt ietekmētas ar mākslīgā intelekta palīdzību. Jā, runājam par pašu mākslīgā intelekta tirgus, un tad redzam, ka nākotnē viņam tiek prognozēta šī te eksponenciālā izaugsme. Tieši tieši šobrīd arī pats mākslīgais intelekts attīstās tieši pēc šīs eksponenciālās izaugsmes. Dodamies tālāk. Jā, un šeit, ja mēs runājam par lielajiem valodu modeļiem, tad šeit jūs redzat, ka jau šajā gadā no janvāra līdz aprīlim kādi jauni modeļi vai kādas jaunu modeļu versijas ir parādītas. Un ja mēs redzam, ka janvārī bija tikai 3, jūs redzat, cik daudz dažādas versijas un dažādas lietas ir parādījušās mums aprīlī. Un no šiem visiem es gribētu izcelt modeli no OpenAI, kas saucas O3 Full. Par to mēs noteikti parunāsim. Un otrs, ko noteikti jāizceļ, ir Gemini 2,5 Pro, kam māja sākumā vēl iznāca papildus atjauninājums, un kas ir īpaši spēcīgs kodu rakstīšanā, kas nozīmē, ka viņš ļauj jebkuram cilvēkam bez koda prasmēm radīt kaut kādus lietotnes vai rīkus. Mēs par šo diezgan daudz šodien parunāsim. Lūk. Un ja mēs zinām, ka viens no svarīgākajiem cilvēkiem saistībā ar mākslīgo intelektu, tas ir kompānijas Nvidia izpildu direktors Jensen Huangs, kurš bieži uzstājas dažādos pasākumos. Viņš saka, ka mākslīgais intelekts neaizstās cilvēkus, bet cilvēki, kas izmanto mākslīgo intelektu, aizstās tos, kas to nedara.
Jā, un šis jau nemaz tālāk nelasot šo visu, ko viņš saka tālāk. Es domāju, ka šis ir tas pats Firšaks izsaka pašu būtību, ka nākotne pieder tiem cilvēkiem, kas mākslīgo intelektu izmantos. Bet par ko man liek šis domāt, vai cilvēki, kas izmantos mākslīgo intelektu, kā viņiem pašiem būs ar šo intelektu. Un es domāju, ka tas ir tas galvenais jautājums, kas nodarbina izglītību, un es pat teiktu, nodarbina visu cilvēci. Kā izdarīt tā, ka cilvēki izmantojot intelektu sistēmas, kas ir vairākos parametros daudz spēcīgāka nekā cilvēki, lai paši cilvēki nepaliktu, teiksim, ka ir, lai viņi nepaliktu umjāki. Un es domāju, ka tas ir galvenais jautājums, uz kuru šobrīd īstas atbildes nav, un šī atbilde ir jāmeklē, un šī būs atbilde, kuru mēs arī meklēsim tajā mākslīgā intelektu pasaules skolā. Jā, un tad vēl, būtiski vakar parādījās jaunumi, ir tāds ķīniešu mākslīgā intelekta modelis Kvīļ, kuru, ja mēs atveram, viņam ir parādījusies jauna versija, viņā pilnīgi viss ir bez maksas. Te ja mēs redzam, ka viņam šeit ir atkal vairākas šīs te versijas, un bieži vien šī ir daudzās versijas mūsina, ar kuru var darīt. Spēcīgākā no šīm ir šķiet, ka šie Kvīļ 32. Redzam, ka viņam ir gan šī te iespēja pieslēgt domāšanu, lai modelis pirms sniegtu atbildi, lai viņš varētu bišķiņ padomāt. Viņam ir iespēja veikt meklēšanu, viņam ir īpašs režīms mājaslapu izstrādātājiem. Ja mēs nopēršam uz web-dev, mēs varam pateikt, piemēram, mēs viņam pateiksim, paraugu restorāna mājaslapai. Es vienkārši pamēģināsim vienkārši, kas notiek. Viņš raksta kodu. Protams, kā paiet zināms laiciņš, kamēr viņš šo kodu uzraksta, un pēc laika mums vajadzētu būt redzamam rezultātam, kas šeit sanāks. Redzam, cik milzīgā ātrumā viņš raksta koda rindiņas. Varat tikai iedomāties, ja jums katra šī rindiņa kodā būtu jāraksta ar roku, cik ilgā laikā jūs šīs rindiņas varētu uzrakstīt. Redzam, ka jau šajā īsajā laikā, kurš mums šķiet garš, viņš jau ir uzrakstījis gandrīz 200 rindiņas koda. Un pēc neilga laika mēs redzēsim kādu paraugu
restorānu mājaslapai šis būs izveidojis. Redzam, jau ir kods, ir jau pie 223 liniņām, un kods rakstās uz priekšu. Tikai man tas neesmu es, ka šo kodu rakstu, jo es tik ātri kodu rakstīt nespēju. Man šādu kodu uzrakstīt, vajadzētu, vismaz, es teiktu, 2-3 dienas. Es vēl nezinu, cik viņš garu šo kodu uzrakstīs. Un redzam, ka viņš vēl ar vienu turpina rakstīt. Jā, mēs vienkārši viņam pateicām, ko mums vajag, un šī sistēma atraksta kodu. Un paskatīsimies, kas to no šī visa panāks. Un šo te lietu, kad cilvēki vienkārši rakstot teksta ievadus veido programmas, viņu angliski sauc par tādu kā vibe coding, kas ir ļoti populāri. Un faktiski, jā, ar šo te vibe coding arī skolotāji var radīt sev mājaslapas vai kādu nepieciešamu vizualizāciju, par ko mēs arī šodien parunāsim. Bet redzam, ka vēl ar vienu tiek rakstīts kods. Viņš vēl ar vienu nav pabeidzis. Kods tiek rakstīts. Kamēr viņš raksta kodu, es atvēršu vēl vienā lapā šo te klīnu. Tā. Viņš man neatļauj, kamēr viņš man... Redzam, ka vēl viņš raksta, cerams, ka, jau redzams, ka, lūk, šeit ir šāda veida mājaslapu mums ir izveidota ar visām sadaļām, cenām. Mēs tālāk jau varam šo kodu ņemt un pielāgot savām vajadzībām. Un tālāk šo kodu var vienkārši vai kopēt, vai viņu var arī abot un tam līdzīgas lietas. Tā, paskatīsimies, vai viņu var dabūt pa visu ekrānu šo, ko viņš uztaisīs. Vai viņš tādu iespēju mums piedāvā vai nē. Bet, review. Jā, viņš man tikai ļauj šādā veidā, bet, jūs redzējāt, kā ir visas sadaļas, visas darbojās, jā, izvēle darbojās, viss darbojās, un tālāk mēs viņam varam pajautāt, ko mums vēl vajag pielabot un tam līdzīgi. Pēc tam vēl šim modelim vēl papildus viņam ir iespēja, tad redzam, ka viņam varam kā ievad datus dot dokumentu, attēlu, video, audio un tam līdzīgas lietas. Bet es gribēju, tā, paņemsim vēlreiz. Tā, bišķi pamainīsim modeļus. Tā, viņš kaut kā mums ir bišķi uzkāries, mēģināsim šo lapu pārlādīt. Jā, bet vēl
viena iespēja, kas ir parādījušies, ka viņam ir arī šī te attēlu ģenerēšana, artifakts, ka mēs varam veidot un labot dokumentus, vēl viņam rakstīt kodu, analizēt attēlus, apkopot tekstu un dažādas lietas, bet vakar viņam tā galvenā funkcijā viņam parādījās deep research, kas nozīmē, ka viņš ļauj mums, viņš veido pētījumu par kaut kādu noteiktu tēmu, un mēs varam viņam, piemēram, iedot tēmu, teiksim, demokrātija, laikam tā. Un, ja mēs tagad viņam atlieksim, tad tagad pirms viņš šobrīd raksta plānu, kādā viņš veidos pētījumu, es saku, ok, tikai gala rezultātu latviski, viski. Dodam viņam, un viņš sāk, līdzīgi kā es jau iepriekš rādīju, šādas iespējas ir gan OpenAI, gan Gemini, gan Perplexity, un tagad jūs redzat, ka viņš veids pētījumu, meklēt atlas, un visticamāk, ka beigās mums iedos gatavu pētījumu. Tā, kamēr viņš taisa, mēs dosimies tālāk. Galvenais, ka šim te Queen chatā pilnīgi viss ir bez limitiem, un visu varam darīt velti. Mēs tikmēr dodamies nedaudz tālāk. Jā, te vakar parādījās raksts, ka, mēs jau par to runājam, ka Skotijā pieaug bažas par to, ka netiek šis te mākslīgais intelekts pietiekami regulēts Skotijas skolās, un eksāmenos notiek smaukšana ar mākslīgo intelektu. Tas ir tas, ko mēs dažas minūtes iepriekš runājam, ka mums ir jāizdomā, kā ar šo mākslīgo intelektu izmantot tā, lai mēs paši nepaliktu intelektuāli nabadzīgāki. Un es domāju, ka tā ir, man personīgi pašam liekas, ka tā ir tā problēma, kurai ir nepieciešams steidzams risinājums. Un te droši vien, kad ir nepieciešami šie skolas regulējumi, un iespējams, ka šajā vasaras skolēnu brīvlaikā skolām būs jādomā, kā izveidot šo te mākslīgā intelekta regulējumu, kad mēs viņu izmantojam, kad neizmantojam. Ja izmantojam, tad kāpēc izmantojam, ja neizmantojam, tad kāpēc neizmantojam. Un tas regulējums, viņš ir jāuztais tā, lai viņš būtu saprotams gan skolotājiem, gan arī neapšaubāmi skolāņiem. Jā, tā. Jā, tiem, kas interesējās par mākslīgā intelekta asistēto programmēšanu, es esmu ieteicis YouTube kanālu, un sekojot šim kanālam, jūs katru dienu vairākas reizes dienā redzēsiet, ka šie rīki, kas palīdz mums kodēt, ja rakstīt, veidot dažādus rīkus,
gandrīz pilnīgi neko nezinot par pašu kodu, viņi attīstās ļoti strauji un ļoti ātri. Jā, un te vēl arī ļoti rekomendēju, ļoti interesants pētījums, cik labi lielie valodu moduļi ir veselības jomā. Jā, te ir kļūda. Un atkal mēs jau, tā kā mēs sākumā skatījāmies tajā diagrammā, ka cilvēki izmanto mākslīgo intelektu, lai uzdotu jautājumus par saistībā ar savu veselību. Un šis pētījums atklāja to, ka šie modeļi arvien labāk tiek galā, un viņi kļūst arvien gudrāki un arvien vairāk mums var palīdzēt risināt citas veselības problēmas. Bet, protams, ka pastāv arī bīstamība, jo bīstamība ir tajā, ka saistībā ar veselību šādi tomēr šie lielie valodu modeļi spēj vai nu kādu faktoru neņemt vērā, vai kādu informāciju pateikt neprecīzi. Un šī tēma ir tiešām ļoti tāda sensitīva, bet daudzsološa. Mans ieteikums šeit ir tāds. Noteikti ar šiem lielajiem valodu modeļiem viņiem var jautāt informāciju saistībā ar veselību. Tikai droši vien, ka nevajadzētu viņiem 100% uzticēt. Un vēl saistībā ar šo tēmu man šķiet, ka būtu svarīgi, ka, piemēram, visi ģimenes ārsti tiktu iepazīstināti ar šiem lielo valodu modeļu iespējām veselības jomā. Un es domāju, ka ja viņi izmantotu šo atbildīgi, tad jau bez nekādiem šausmīgiem resursiem kaut kādā ziņā medicīna kļūtu kvalitatīvāka un ģimenes ārsti varētu paveikt vairāk nekā viņi varējuši paveikt līdz šim. Mana pieredze saka, ka ne visi ģimenes ārsti par šo zina. Jautājums, vai ir kāds, kurš ģimenes ārsts varētu iepazīstināt. Un te atkal viena niansi, nav jau nekāds noslēpums, ka ģimenes ārsti mums ir līdzīgi kā skolotāji, ka viņi ir diezgan pienācīgā vecumā, un viņiem varbūt ir prita, ka tas ir kaut kas jauns, kaut kas ļoti sarežģīts, bet patiesībā tas ir daudz vienkāršāk nekā bija agrāk meklēt informāciju Google, un tās iespējas ļoti pieaug, tāpēc jā. Manuprāt, ārsti, tieši ģimenes ārsti ir tiem, kuriem kāds varētu izveidot speciālu kursu un iepazīstināt, kā viņi to var izmantot. Jā, te ir viens tāds pētījums par to, kā modeļi var mācīties paši bez jebkādas cilvēka iesaistīšanās. Nu, ja kādam šis interesē šajā prezentācijā mājaslapā Miniskola.lv var paklausīties. Un šeit es nedaudz paspēlējos arī ar šo te ar
mākslīgā intelekta asistēto programmēšanu, ja vibe coding, un ko es izdarīju, es te uztaisīju tādu kā virtuālā fizikas laboratorija, kinētikas un dinamikas eksperimenti. Šo varētu fizikas skolotāji papētīt un paskatīties, vai šitas kādam darbā nedara. Šeit var dažādas, teiksim, izvēlēties kaut tā, bišķiņ jāsamazina, ir izmēri, un tad varam spiest. Tā, kāpēc nekas nenotiek, un pastīsimies, mums ir laikam to jāpievieno objekti, un tad mums viņš, tad tie objekti te krīt, un tad mēs varam viņu šeit vienot, un tad viņi krīt un gāžās, un tad tur, respektīvi, tieši, un tad parādās, kas tur ar tiem objektiem notiek, ka viņi ļoti strauji krīt. Plus te var vēl dažādas papildus parametrus. Šo atkal, te atkal tā interesantā nianse, ka es šo izveidoju, bet tā kā es neesmu īpaši spēcīgs fizikā, es pat īsti nezinu, kas tas sanās. Tā kā fizikas skolotāju šo var paskatīties, un ja šis kaut kam der, un ja šeit kaut ko vajag uzlabot, dodiet ziņu, mēģināsim to kaut kādā veidā paveikt. Tā, bet mēs dodamies tālāk. Tā, kaut kas bišķi nav vidījās. Tā. Jā, šeit ir vēl viens jauns vibe coding rīks, kurš ļauj kaut ko programmēt. Es viņu te biju kaut kur atvēris. Mēģināsim viņu atvērt. Un šeit var viņā pagaidām pilnīgi bez maksas var reģistrēties, un šeit uz leju var paskatīties kādas vietas, šo ir jau citi cilvēki radījuši. Redzam, ka pat vesels gatavs mājaslapas, dažādi gatavi paneļi. Šīs visas vietas ir radītas bez programmēšanas valodas zināšanas un bez koda rakstīšanas. Jūs vienkārši ideja kāda, jūs vienkārši uzrakstiet, ko jūs gribat, lai viņš izveido, un viņš sāk veidot. Šādu rīku ir bezgala daudz, un es domāju, ka mēs kādā reizē uztaisīsim atsevišķu video un parunāsim par šādu veidu rīkiem. Un dosimies tālāk. Jā. Līdzīgs ļoti spēcīgs programmēšanas vide, pilnībā bez mākslas izmantojuma ir Google Studio Firebase Google, kura ļauj arī tieši tāpatām veidot dažāda veida lietotnes, un par to arī laikam kādā reizē parunāsim atsevišķi. Jā, par ChatGPT
viens no jaunumiem ir, ka tas atcerās visas tavas sarunas. Tas nozīmē, ka visu, ko tu esi runājis ar ChatGPT, viņš tagad var iegaumēt, un ja tu viņam uzdosi jautājumus, tad viņš var atcerēties kontekstu, kas ir bijis iepriekš. Es pat nezinu, vai tas ir labi vai slikti, ja chatboti par mums visu atcerās. Un tas ir atkal droši vien kā jautājums par drošību. Ja kāds mūsu to chatbotu uzlauž un pajautā kaut ko, ko es esmu runājis ar chatbotu, nu tas, jā, tā ir atkal tāda duāla situācija. Nu, un, jā, vairākas reizes minējis esmu franču lielo valodu modeli, kas ir Mistral AI. Viņi arī ir piedzīvojuši vairākus uzlabojumus. Arī daudz lietas varam izmantot bez maksas, varam pievienot, protams, ka visāda veidot savu dokumentu bibliotēku, uz kuru balstoties mēs varam uzdot jautājumus plus viņam ir šis arī ir plānots, ir attēlu veidošana, koda interpretators, web meklēšana, plus vēl varam šo visu sasiet kopā ar savu Gmail un ar Google kalendāru. Tad visāda veida lietas automatizēt. Jā, tas par to tik tālu, un tikmēr mēs dodamies tālāk. Jā. Jā, nu šeit vienkārši arī tikai parādīšu, kas ar šiem te modeļiem notiek nemitīgi cīņa. Katra kompānija mēģina uzlabot savu to lielo valoda modeļu spējas. Un tā šķiet, ka šit man ir arī saiti. Jā, tas ir tas LM Arena. Un šeit mēs varam šajā lapā redzēt, ka šeit ir salīdzināti dažādi modeļi pēc spējām. Vispārīgi šobrīd tiek par spēcīgāko modeli tiek uzskatīts šis te Gemini 2.5 Pro, kurām pēdējais atjauninājums parādījās pavisam nesen, un tas bija 5. maijā. Un viņam papēdam seko OpenAI 0.3 modelis, kas arī ir ļoti fantastisks modelis, par kuru laikam tomēr vajadzēs uztaisīt atsevišķu video, jo, jā, par to uztaisīšu atsevišķu. Un redzam, ka modeļi tiek salīdzināti tekstspējā, web izstrādē, redzē, attēlu veidošanā, redzam, ka Google arī ir virkalā ar jaunu versiju attēlu ģenerēšanas modelim ar nosaukumu Imagen 3.0. Viņš ir pieejams parastajā Gemini. Jūs tagad varat parastajā Flash, jūs varat atteikt, lai izveido attēlu. Izveido
saules, puķis, attēlu. Un tikai skaistāk jāraksta. Un redzam, kā beidzot arī Gemini veido attēlus. Redzam. Redzam, kāda skaista saules puķi viņš ļoti īsā laikā izveidoja. Attēlojam tieši viņu virsū un varam viņu lejuplādīt savā datorā un likt iekšā savā prezentācijā. Un es mēs visi ļoti gaidām vasaru, un man liekas, ka šādus mēs gaidām, kad arī pie mums reāli laukā tiek skaistas šīs te saules puķis. Bet mēs dodamies tālāk. Dodamies nedaudz tālāk. Jā, par Google AI Studio. Jā, par Google AI Studio nedaudz mums ir jāparunā. Un pēc tam mēs laikam šo video beigsim un tālākiem jaunumiem taisīsim nākamo video. Bet par Google AI Studio runājot, iesim iekšā. Google'am vispār ir šausmīgi daudz jaunumu. Bet esmu jau vairāk kārt minējis, ka iekš Google Studio ir pieejami praktiski visi Google modeļi pilnīgi bez maksas. Redzam, šeit ir tas modelis, par kuru es minēju, kurš ir parādījies burtiski dažas dienas atpakaļ, un tas mums ir 6. maijs, kurš ir īpaši spēcīgs programmēšanā. Jā, bet vēl dažas lietas, ja jūs gadījumā izmantojiet Google AI Studio, parādīšu dažus knipus. Viens no knipiņiem ir šeit augšā. Tas nav šeit, bet tas ir šeit. Jā. Šeit jums vajag paskatīties, vai jums ir šeit tekstīs pie auto save. Ja jums šeit ir ieslēgts auto save, tas nozīmē, ka visas jūsu sarunas tiek saglabātas. Ja? Un šeit redzam, ka es esmu diezgan daudz visu kaut ko mēģinājis ar viņu veidot. Piemēram, es viņam te pastīju par 5. klases Pitagoras teoriju, un viņš man uztaisīja. Neatceros, ko es viņā taisīju. Viņš man uztaisīja, iedeva mācību materiālu par Pitagora teoriju. Bet, labi, paņemsim jaunu. Un jā, un tad mēs varam viņam, ko es vēl gribu, labi, mēs jau mēģinājām visu kaut ko taisīt, kas ir labi, ka šeit pie plusa zīmītes
Un mēs redzam, kā mēs varam pievienot daudz un dažādas lietas. Varam izmantot Google disku, varam apsūdzēt jau kādu failu, varam ierakstīt audio ziņojumu, varam izmantot savu kameru. Ļoti labs ir šis te YouTube video. Mēs varam jebkuru ielikt šeit, jebkura YouTube video saiti, lai kādā valodā tas arī nebūtu. Nu, paņemsim, atvērsim kādu no YouTube līdzīgi par līdzīgam ģestrējam. Es jau stāstīju, kad mēs runājam tā, paskatīsimies kādu video, kur mēs šeit varētu paņemt. Tā, paņemt kādu video. Tā. Kādu video. Nu, teiksim šo te. Mums te kaut ko rāda. 16 minūtes nav karš, bet es tagad paņemšu un nokopēšu šī video klipa adresi. Un šeit ir viena ļoti interesanta feature. Es tagad šī video adresīti iekopēšu šeit iekš YouTube. Un šeit ir vairākas lietas, ko es varu izdarīt. Es varu dabūt visu to, ko video saka runātājs. Bet ir vēl viena feature, es varu viņam pateikt, lai viņš man dabū no video ārā visu to informāciju, kas ir redzama video, ko mēs arī tagad mēģināsim izdarīt. Tā, ierakstīsim visu informāciju, kas redzama ekrānā. Kas redzama ekrānā. Un paskatīsimies un spiežu podziņu run. Mēs redzam, kā paiet kaut kāds laiciņš, kamēr viņš nolasa šo video. Šeit viņš parāda, cik viņš, šis video nevar būt pēcgalīgi karš, bet no stundu garu video viņš tiek galā ļoti labi un pat vairāk. Un, piemēram, jā, ja man tā informācija bija angļu valodā, tad es varu dabūt to informāciju. Šie gadījumā man interesē tā informācija, kas ir tieši redzama ekrānā. Un šeit mēs varam arī paskatīties, kā modelis domā. Redzam, ka viņš smalki dabūna visu informāciju, kurā laikā viņš redz ekrānā. Redzam, ka viņš jau, kādu laiku, vairāk kā minūti pie šī uzdevuma darbojās. Un tas, kad viņš būs ar visu video tiks galā, viņš mums iedos arī atbildi. Tā, tikmēr mēs uzliksim nelielu pauzīti, kamēr viņš to pabeigs. Nu, lūk, pēc neliela laika viņš man iedeva visu to informāciju, kas bija redzama ekrānā. Pie kam šis video bija angļu valodā, un viņš man iedeva visu latviski. Tā kā, un manuprāt, arī šī ir būtiska iespēja, kas maina mācīšanos,
Ja mēs veidojam mācību video un rādām visu uz ekrāna, mums nav skolēniem vairs jādod atsevišķu materiāls. Viņš var šo video skatīties un viņš var no video visu informāciju dabūt teksta formātā un pēc tam var šo paprasīt vienkāršākā valodā un tam līdzīgas lietas. Jā, es rastu šo video jau samērā ilgu laiku, bet jaunumu vēl ir milzīgi daudz. Ja mēs paskatāmies šo prezentāciju, jā, šeit es ar to pašu ķemeni uztaisīju, es nezinu, man viņam ir, nav, uztaisīju TV kanālu, kuram ir 5 dažādi kanāli, un kurš katrā kanālā rāda atsevišķu simulāciju. Jā, mēs arī mākslīgā intelekta skolā mēģināsim skolotāji rādīt noderīgas simulācijas un noderīgus rīkus katrs savā mācību priekšmetā. Es domāju, ka tie, kas atnāc uz šo, tie, kas ņem dalību mīļu skolā, viņiem, es ceru, ka viņi vismaz būs lietas uzsākt, kā mākslīgais intelekts attīstās. Bet te man vēlreiz jāsaka, pilnīgi precīzi es nevaru pateikt, kas kurā seminārā būs, jo šie rīki attīstās nenormālā ātrumā, un mēs nezinām, kādas versijas un kādas iespējas būs pēc dienas, pēc mēneša un vēl pēc 2. Tāpēc, jā, mēs šim video taisīsim vēl vienu daļu, bet noslēgumā vēlreiz aicinu apmeklēt mājaslapu mīļskola LV un iepazīties ar mākslīgā intelekta vasaras skolu, kas mums notiks no 26. jūnijā līdz 26. augustam reizi 2 nedēļās. Tas, lai vienkārši nebūtu pārāk liels slodzi, jo vasarā arī drusciņi jāatpūst, un redzam, ka mums vēl 4 dienas un 5 stundas ir īpašā atlaide uz visiem 6 semināriem tikai 60 €. Ja mēs reģistrējamies un veicam maksājumu līdz 18. maijam, šeit arī sīkāk var iepazīties ar semināra programmu un viss, kas būs pieņemts. Tas šodienai viss, kā jau teicu, būs vēl, ka rītā mēs parunāsim par mākslīgā intelekta aģentiem, kas ir tagad vēl viena ļoti karsta tēma, kuru mēs šajā reizē neuzspējam. Paldies par uzmanību un līdz nākamai reizei!